Marka evaņģēlijas 9. nodaļa. Un viņš, Jēzus, uz tiem sacīja: Patiesi es jums saku, citi no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs, pirms tie nebūs redzējuši Dieva valstību ar spēku nākam. Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma līdzi Pēteri un Jēkabu un Jāni un tos veda savrup uz vienu augstu kalnu. Un viņš tapa apskaidrots viņu priekšā, un viņa drēbes tapa spožas un ļoti baltas, tā kā sniegs, kā neviens balinātājs virs zemes tā nevar balināt. Un tiem Elija ar Mūzu parādījās un runāja ar Jēzu. Un Pēters atbildēja un uz Jēzu sacīja: Rabi, šeit mums labi, taisīsim 3 teltis, vienu tev un vienu Mūzum un vienu Elijam. Jo tas nezināja, ko tas runāja, jo tie bija pārbijušies. Un viens padebesis nāca tos apēnodams, un balss nāca no padebeša, sacīdama: Šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu. Un tūdēļ tie skatījās visapkārt, un nevienu vairs pie sevis neredzēja, bet Jēzu vien. Un noejot no kalna, viņš tiem piekodināja, ka tie nevienam nesacītu, ko tie redzējuši, pirms cilvēka dēls no miroņiem nebūs augšām cēlies. Un tie to vārdu paturēja savā prātā, un apspriesdami savā starpā, kas tas esot no miroņiem augšām celties. Un tie viņam jautāja, sacīdami: Kā tad rakstu mācītāji saka, ka Elijam jānāk pirmajam? Bet viņš atbildēdams uz tiem sacīja: Patiesi, Elija nāk pirmais un visu atjaunos, un kā ir rakstīts par cilvēka dēlu, ka viņam daudz jācieš un jātop nicinātam. Bet es jums saku, ka Elija arī ir nācis, bet tie tam ir darījuši, ko gribēdami, tā kā par to ir rakstīts. Un viņš pie saviem mācekļiem nācis, redzēja daudz ļaužu pie tiem un rakstu mācītājus, kas ar tiem strīdējās, un tūdaļ visi ļaudis, kad tie viņu redzēja, izbijās un pieskrējuši viņu sveicināja, un viņš rakstu mācītājiem vaicāja: Ko jūs ar tiem strīdaties? Un viens no ļaudīm atbildēdams sacīja: Mācītāji, es savu dēlu pie tevis esmu atvedis, tam ir mēms gars, un kad tas viņu sakampī, tad tas to rausta, un tas puto un griež zobus un izdilst. Un es taviem mācekļiem esmu sacījis, lai tie to izdzen, bet tie nav varējuši. Bet viņš tam atbildēja un sacīja: Ak, tu neticīgā cilts, cik ilgi es pie jums būšu, cik ilgi es jūs panesīšu? Vediet to pie manis. Un tie to atveda pie viņa, un kad gars viņu redzēja, tad tas tūdaļ to plosīja, un tas pie zemes krisdams vārtījās putodams. Un viņš viņa tēvam jautāja, cik ilgi viņam tā noticies, bet tas sacīja: No bērnu dienām. Un dažkārt viņš to ir iemetis ugunī, ka viņš to nomāktu. Bet ja tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums. Bet Jēzus uz to sacīja: Kaut tu varētu ticēt, tas visu spēj, kas tic. Un tūdaļ bērna tēvs brēca un sacīja ar asarām: Es ticu, kungs, palīdzi manai neticībai. Bet Jēzus, redzēdams, ka ļaudis sapulcējās, apdraudēja nešķīsto garu, uz to sacīdams: Tu mēmais un kurlais gars, es tev pavēlu, izej ārā no tā un neej vairs iekšā. Un tas izgāja, brēgdams un to gaužu plosīdams, un viņš tapa tā kā mironis, tā ka daudzi sacīja: Tas ir nomiris. Bet Jēzus to ņēma pie rokas, to uzcēla, un tas piecēlās. Un kad viņš namā bija iegājis, viņa mācekļi tam savrup jautāja: Kāpēc mēs nespējām to izdzīt? Un viņš uz tiem sacīja: Šī suga citādi nevar iziet, kā vien caur lūgšanu un gavēšanu. Un no turienes izgājuši tie pārsteigāja Galileju, un viņš negribēja, lai kāds to zinātu, jo viņš savus mācekļus mācīja un uz tiem sacīja: Cilvēka dēls taps nodots cilvēku rokās, un tie to nokaus, un nokauts viņš 3. dienā celsies augšām. Bet tie šo vārdu nesaprata un bijās viņu jautāt. Un viņš nāca Kapernaumā, un mājā būdams, viņš tiem jautāja: Ko jūs savā starpā esat pārrunājuši uz ceļa? Bet tie cieta klusu, jo tie savā starpā bija sarunājušies uz ceļa, kurš esot lielākais. Un viņš apsēdās, atsauca tos 12 un uz tiem sacīja: Ja kas grib pirmais būt, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps.
un viņš ņēma vienu bērnu un to veda viņu vidū un to skūpstīja un uz tiem sacīja: Ja kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem, bet kas mani uzņem, tas neuzņem mani, bet to, kas mani sūtījis. Bet Jānis tam atbildēja un sacīja: Mācītāji, mēs vienu redzējām tavā vārdā vēlnus izdzenam. Tas neturas pie mums, un mēs tam to esam lieguši, tāpēc, ka tas neturas pie mums. Bet Jēzus sacīja: Neliedziet viņam, jo neviens nedara brīnumu manā vārdā, kas tūdaļ par mani varētu ļaunu runāt. Jo kas nav pret mums, tas ir ar mums. Jo, ja kas jūs dzirdīs ar kausu ūdens manā vārdā, tāpēc, ka jūs Kristum piederat, patiesi es jums saku, tam sava alga nezudīs. Un ja kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam dzirnu akmeni pie kakla piekārtu un to iemestu jūrā. Jeb kad tevi tava roka apgrēcina, nocērt to. Tas tev ir labāk, ka tu kroplis ieej dzīvībā, nekā tev ir divas rokas, un tu noej ellē, neizdzēšamā ugunī, kur viņu tarps nemirst un uguns neizdziest. Un kad tava kāja tevi apgrēcina, tad nocērt to. Tev ir labāk, ka tu tizls ieej dzīvībā, nekā tev ir divas kājas un to mests ellē, neizdzēšamā ugunī, kur viņu tarps nemirst un uguns neizdziest. Un kad tava acis tevi apgrēcina, tad izrauj to. Tas tev ir labāk, ka tu vienacis ieej Dieva valstībā, nekā tev ir divas acis un tu to piemests elles ugunī, kur viņu tarps nemirst un uguns neizdziest. Jo ik viens ugunī taps sālīts, un ik katrs upuris ar sāli top sālīts. Sāls gan ir laba lieta, bet ja sāls tapusi nesālīga, ar ko tad to darīs derīgu? Turiet sāli sevī un turiet mieru savā starpā. Otra Samuēla grāmata, 22. nodaļa. Un Dāvids runāja tā kunga Jahves priekšā šās dziesmas vārdus, dienā, kad tas kungs Jahve viņu bija atpestījis no visu viņu ienaidnieku rokas un no Saula rokas. Un viņš sacīja: Tas kungs Jahve ir mans akmens kalns, un mana pils, un mans glābējs. Dievs ir mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairoks un manas pestīšanas raks, mans augstais palīgs un mana glābšana, mans pestītājs, kas mani no varas darba atpestī. Es piesaukšu to kungu Jahvi, kas ir slavas cienīgs, tad es tapšu izglābts no saviem ienaidniekiem, jo nāves viļņi mani apņēma un posta upes mani izbiedēja. Elles saites mani apņēma un nāves valgi mani pārvarēja. Savās bēdās es piesaucu to kungu Jahvi, es piesaucu savu Dievu. Tad viņš klausīja manu balsi no sava nama, un mana brēkšana nāca viņa ausīs. Zeme tapa kustināta un drebēja, un debesu stiprumi kustējās un trīcēja, kad viņš apskaitās. Dūmi uzkāpa no viņa nāsīm, un rijīga uguns no viņa mutes, zibeņi no viņa iedegās. Viņš nolaida debesis un nokāpa, un tumsa bija apakš viņa kājām. Un viņš brauca uz ķeruba un skrēja, un parādījās uz vēja spārniem. Viņš lika tumsu ap sevi par telti, un melnus ūdeņus un biezus mākoņus. No spožuma viņa priekšā iedegās ugunīgi zibeņi. Tas kungs Jahve lika pērkoniem rībēt no debesīm, un visaugstais pacēla savu balsi. Un viņš meta būtas un tos izklīdināja, viņš meta zibeņus un tos iztrūcināja. Jūras dibeni rādījās, zemes pamati tapa atklāti no tā kunga Jahves bāršanās, no viņa nāšu dvašas pūšanas. Viņš izstiepa roku no augstības un satvēra mani. Viņš mani izvilka no lieliem ūdeņiem. Viņš mani atpestīja no mana stiprā ienaidnieka un no maniem nīdētājiem, jo tie bija jo varenāki nekā es. Tie cēlās pret mani manā bēdu laikā, bet tas kungs Jahve bija mans patvērums. Un viņš mani izveda klajumā, viņš mani izrāva, jo viņam bija labs prāts uz mani. Tas kungs Jahve man atmaksā pēc manas taisnības, viņš man atlīdzina pēc manu roku šķīstības, jo es sargāju tā kunga Jahves ceļus un neesmu atkāpies no sava Dieva.
jo visas viņa tiesas ir manā priekšā, un viņa likumus es nelieku nost no sevis. Bet es biju bezvainīgs viņa priekšā un sargājos noziegties. Un tas kungs Jahve man atlīdzina pēc manas taisnības, pēc manas šķīstības viņa acu priekšā. Pie svētiem tu rādies svēts, un pie skaidrsirdīgiem vīriem tu rādies skaidrs. Pie šķīstiem tu rādies šķīsts, un pie pārvērstiem un pretdabiskiem tu pārvērties un maldini. Jo bēdīgus ļaudis tu atpestī, un tavas acis ir pret lepniem, tos pazemot. Jo tu, kungs Jahve, esi mans gaismeklis, tas kungs Jahve dara manu tumsu gaišu. Jo ar tevi es varu sadauzīt kaļaspēku, ar savu dievu es varu lēkt pār mūļiem. Stiprā dieva ceļš ir bezvainīgs, tā kunga Jahves valoda ir šķīsta. Viņš ir par vairogu visiem, kas uz viņu paļaujas. Jo kur ir kāds dievs kā vien tas kungs Jahve, un kur ir kāds patvērums kā vien mūsu dievs? Stiprais dievs ir mans varenais patvērums, un viņš vada taisno pa savu ceļu. Viņš man kājas dara kā stirnām, un mani uzceļ manā augstā vietā. Viņš manas rokas māca karjot, ka mans elkonis uzvelk vaļas topus. Tu man esi devis tavas pestīšanas vairogu, un tu mani pazemodams esi mani augstu padarījis. Maniem soļiem tu esi darījis platu ceļu apakš manis, ka mani krimšļi nav slīdējuši. Es dzīšos pakaļ saviem ienaidniekiem, un tos iznīcināšu, un negriezīšos atpakaļ, kamēr tos nebūšu izdeldējis. Es tos izdeldēšu un tos satriekšu, ka tie nevarēs celties, tiem jākrīt apakš manām kājām. Jo tu mani apjozīsi ar spēku uz kaļu, tu nospiedīsi apakš manis, kas pret mani ceļas. Tu maniem ienaidniekiem liksi bēgt manā priekšā, un savus nīdētājus es iznīcināšu. Tie skatās visapkārt, bet glābēja nav, uz to kungu Jahvi, bet viņš tiem neatbild. Es tos sagrūdīšu kā zemes pīšļus, es tos samīšu un izkaisīšu kā dubļus uz ielām. Tu mani izglābi no manu ļaužu ķildām, tu mani liec par galvu tautām, ļaudis, ko es nepazinu, man kalpo. Svešinieku bērni mīlīgi izrādās manā priekšā, kad viņu auss dzird, tad tie man paklausa. Svešinieku bērni nonīkst un dreb savās pilīs. Tas kungs Jahve ir dzīvs, un slavēts, lai ir mans patvērums, un augsti slavēts, lai ir dievs, manas pestīšanas klints, stiprais dievs, kas man dod atriepšanu, un tautas nomet apakš manis, un kas mani izvedis no maniem ienaidniekiem. Un tu mani paaugstini pār tiem, kas pret mani cēlās, no varas darītājiem tu mani izglābi. Tāpēc es tevi, kungs Jahve, slavēšu starp tautām un dziedāšu tavam vārdam. Viņš ir pestīšanas tornis savam ķēniņam un dara labu savam svaidītam Dāvidam un viņa dzimumam mūžīgi. Lasījums no Hozejas grāmatas 2. nodaļas. Ejiet tiesāties ar savu māti, ejiet tiesāties, jo tā nav mana sieva, un es neesmu viņas vīrs, lai viņa savu netiklību noliek no sava vaiga un savu laulības pārkāpšanu no savām krūtīm. Ka es to nenoģērbju pliku, viņu nenostādu kā dienā, kad viņa piedzima, un viņu nedaru par tuksnesi, un nelieku par sauzemi, un viņu nenonāvēju caur tvīkšanu. Un ka neapžēlojos par viņas bērniem, jo tie ir netiklas bērni. Jo viņu māte stājas netiklībā, viņu dzemdētāja ir negodīga, jo tā saka, es iešu pēc saviem mīļākajiem, kas man dod manu maizi un manu ūdeni, manu vilnu un manus linus, manu eļu un manu dzērienu. Tādēļ redzi, es tavu ceļu aiztaisīšu ar ērkšķiem, un darīšu tur sienu priekšā, ka viņa savas tekas nevar atrast, un viņa dzīsies pēc saviem mīļākajiem, bet tos nepanāks, un viņa tos meklēs, bet neatradīs. Tad viņa sacīs, es iešu un atgriezīšos pie sava pirmā vīra, jo to brīdi man bija labāk nekā tagad, jo viņa neatzīst, ka es tas esmu, kas viņai devis labību un vīnu un eļļu un vairojis viņas sudrabu un zeltu, ko tie ir lietojuši Bālam.
Tādēļ es atkal ņemšu savu labību savā laikā un savu vīnu savā noteiktā brīdī, un atraušu savu vilnu un savus linus, ar ko tie apseguši savu kailumu. Un nu es viņas kaunu atklāšu viņas mīļāko acu priekšā, un neviens viņu neizglābs no manas rokas. Un es nobeigšu visu viņas līksmību, viņas svētkus, viņas jaunos mēnešus un viņas sabatus, un visus viņas svētos laikus. Un es postīšu viņas vīna koku un vīģes koku, par ko viņa saka, tā ir mana netiklas alga, ko man mani mīļākie devuši. Bet es tos darīšu par mežu, un zvēriem laukā tos būs ēst. Un es pie viņas piemeklēšu bālu dienas, ka viņa tiem ir kvēpinājusi un graznojusies ar savām sprādzēm un glītumiem un dzinusies pakaļ saviem mīļākajiem, bet mani ir aizmirsusi, saka Jahve, tas kungs. Tādēļ redzi, es viņu labināšu, un viņu vedīšu tuksnesī, un runāšu mīlīgi ar viņu. Un es tai atdošu viņas vīna dārzus no šejienes, un to Ahoras ieleju par cerības durvīm. Un tur viņa dziedās kā savas jaunības dienās, un kā laikā, kad viņa cēlās no Ēģiptes zemes. Un tai dienā, saka Jahve tas kungs, tu sauksi, mans vīrs, un tu mani vairs nesauksi, mans bāls. Un es bālu vārdus izraušu no viņas mutes, ka tos ar viņu vārdiem vairs nepieminēs. Un tajā dienā es darīšu ar viņiem derību, ar zvēriem laukā un ar putniem apakš debes, un ar tārpiem virs zemes, un salauzīšu stopu un zobenu un kaļu no zemes, un likšu tiem droši dzīvot. Un es ar tevi saderēšos uz mūžību, un es ar tevi saderēšos taisnībā un tiesā un žēlastībā un apžēlošanā. Un es ar tevi saderēšos ticībā, un tu atzīsi to kungu Jahvi. Un tai dienā es paklausīšu, saka Jahve tas kungs, es paklausīšu debesi, un tā paklausīs zemi, un zeme paklausīs labību, un vīnu un eļļu, un tie paklausīs Jezrēlu. Un es tos darīšu sev par dzimumu virs zemes, un apžēlošos par neapžēloto, un sacīšu uz tiem, kas nebija mani ļaudis, jūs esat mani ļaudis, un tie sacīs, mans Dievs.